Čau, man sauc Čudars no Digtrix.lv, un šoreiz jums parādīšu, kā uztaisīt tādu bildi, kā šādu, piemēram, kur kāds te ķēmojās, vai ne, šoreiz tas mēs, un tad saklonēt viņu seju uz visām pārējām sejām. Un ar to bildi mēs mierīgi varam piedalīties Digtrix.lv jaunākajā konkursā, kurš ir fórumā. Šeit pie fotografijas sacensības Photoshop Funny Faces Battle. Ok, te ir visi noteikumi, darba izmēri, kur postot, ko var uzvarēt šo fantastisko WWF Slamcam, tas ir digitālais fotoaparāts. Diezgan maz izšķirtspēja, bet bilds sanāk ļoti, ļoti interesants. Tā. Un es skatos, te jau pirmais ir paspējis jau ielikt. Kriksis LV. Vēlam viņam veiksmi un gaidam visu jūsu pārējos darbus. Tā, ar ko ir jāsāk? Atveram Photoshopu. Šo bildes nokšķēt Google, vienkārši uzrakstot Funny Faces. Nu, tāds smugs dāmas. Pamēģināsim nokopēt šo seju šai virsū. Tā, kas mums jādara? Background uztaisim pa layeri. Ok. Tad ejam duplicate layer. Ok. Šito padaram neredzamu un mums ir jāizgriež šitā seja. Izvēlamies polygonu lasso tool. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakam apkārt sejai ir izvēlēta. Spiežam Ctrl-Shift-I. Tādā veidā izīmējot apkārtējo posmu un izdzēšam. Ctrl-D, lai deselect uztaisītu. Ok. Tad šito padaram redzamu un šo seju pārbīdam virsū. Pagriežam, kā apmēram vajadzētu būt. Ja jūs neredzat šīs maliņas, tad šeit ir jāiet tāds ķeksīts kā Show Transform Controls. Ok. Labi, tā mēs uzbīdam apmēram. Tad mēs ejam pie opacity, uzliekam uz kaut kādu 50, lai mēs redzam, vai acis un mutes sakrīt. Un turot kontroli, mēs varam šādi pašķobīt to seju, lai labāk sakristu mums tas viss. Tā, mute ar acīm it kā rādās, ka ir. Lūdzot, sorry, to lietās. Mums ir šeit. Šādi. Un spiežam Enter. Tas tā kā būtu ok. Uzliekam opacity apakaļ uz 100 un mums ir šī seja virsū. Kā izgriezt apkārt malas? Izvēlamies šo layeri. Spiežam šeit apakšā layer mask. Kad ir layer mask nospiests, izvēlamies masku un kad mēs izvēlamies šeit melno krāsu un ar izvēlamies brush tool, mēs varam izdzēst to, kas mums nav nepieciešams. Uzliekam hardness mazliet mazāku, size mazliet lielāku un tā ejam apkārt kontūru, izdzēšot visu lieko, kas mums nav nepieciešams. Tā zodu arī laikam izmantosim no fona. Šīs meitenes tikai sejas daļu. Šeit ar čolku skatos būs mazas problēmiņas. Tā, šādi. Te vēl jāpadzēš. Un te iet matu pāri, kurš tā uzmanīgi arī vajag izciest. Tā, redzam, ka šeit parādījušās viņas lūpas. Tas mums neder, tādēļ spiežam layer mask un izvēlamies baltu krāsu, tādējādi mēs varam dabūt atpakaļ to, kas ir izdzēsts. Lūk, šeit. Kāds mums izskatās. Tā ir mazliet pa daudz. Un redzam, mums šeit ir gatavs dvienīts. Bet mēs varam izdarīt kaut ko daudz interesantāk, teiksim, paņemt kaut kādu klases foto, kur viens ir pilnīgi kaut kāds neizdevies sašķobies un salikt viņu seju pilnīgi visiem. Tā kā ejam iekš Digtrix.lv fórumā pie sacensības, fotogrāfijas un pie tēmas Photoshop Funny Faces Battle postojam iekšā. Vienkārši spiežam lejā atbildēt un te mēs varam ievietot bildes, spiežot šo linku. Ok, un te ir iepostojam linku, kur atrodas mūsu bildes. Un viss. Ok, tā ka veiksim visiem, ejam iekšā Digtrix.lv, liekam savu bildi un gaidam rezultātus nākam pirmdien. Čau!